Sveicināti, mani sauc Eriks, un šoreiz es jums parādīšu, kā iztīrīt kompi no dažādām drazām ar mazas programmiņas palīdzību. Šī programmiņa saucās CC Cleaner, un viņa var novilkt arī internetā no viņa paša mājaslapas uz izmēģinājumu periodu 30 dienām. Bet, ja jūs vēlaties nonākt pilna versiju, ja iegādāties pilna versiju un nezināt to, kā izdarīt, tad droši varat sazināties ar mani, es jums paskaidrošu un pastāstīšu. Tātad, lai attīrītu mūsu datoru no drazām, atveram šo mazo programmiņu CC Cleaner, un sākumā uzreiz jau mums šeit ir pirmā sadaļa Cleaner. Šeit ir atzīmēti ķeksīši uz to, kur viņiem meklē šīs drazas, un vienkārši uzspiežam spoguļus analīzi. Šeit izmet man papildus loku par to, kad nepieciešams aizvērt internetu pārlūku, lai viņš varētu turpināt savu darbu. Aizversim internetu pārlūku. Spiežam Yes. Šeit viņš parāda dažādas cookies, tas ir interneta drazas un dažādas citas lietas. Tālāk spiežam uz šīs podziņas lejā Run Cleaner, spiežam OK. Tas pagaidām arī viss. Nākošais ir sadaļa Registry. Arī šeit mēs varam noskanēt un izlabot kļūdas. Un nākošā svarīgā lieta ir Tools. Pirmais ir Uninstall, kur mēs redzam visu mūsu datoru uzinstalētās programmas un citas lietas. Dažreiz ir gadās tādas problēmas, kad caur kontrolu paneli dzēšot ārā kaut kādas programmiņas, viņas negrib dzēsties ārā, viņas paliek un viņas nevar izdzēst. Tad caur šo programmiņu CC Cleaner mēs to droši varam izdarīt un viņš izdzēš, vairs nekas nepaliek pāri. Izvēlamies to programmiņu jeb spēli, vienalga, kas jums tur būtu, un spiežam Run un Install. Šeit mēs varam droši izdzēst jebkuru praktiski programmu. Tālāk sadaļa Startup, kur mēs varam atslēgt programmiņas, lai viņas nestartētos reizē ar Windows. Vienkārši uzspiežot uz šīs programmiņas un piespiežam Disable, jeb Enable, ja jūs vēlaties atkal viņu ieslēgt. System Restore jūs varat saglabāt sistēmas laiku, kad viņš saglabāju sistēmu. Ja vēlāk jūs taisat šo funkciju System Restore, tad viņš jūs atgriezīs uz šo brīdi. Drive Wiper. Šī ir lietiņa, kur jūs varat iztīrīt savus cietos diskus. Principā nekā sarežģīta. Tas šajā reizē arī viss. Paldies par uzmanību!